Šo visiem ir pagājis gads, kopš sāku šīs mājas daļas tādu kā atjaunošanu. Izdomāju sākt ar tādu sliktākajā stāvoklī esošo mājas daļu, un šādajā izskatījās stāv tieši pirms gada. Bija diezgan tūjas pieauguši priekšā, un jā, diezgan tumša tā daļa. Tā ir šī ziemeļdaļa. Dienviddaļā dzīvojam, bet ziemeļdaļa nav apdzīvota jau ļoti ilgu laiku. Un pamati izskatījās ļoti bēdīgi. Bildē varbūt izskatās pat tīri labi, bet patiesībā dzīvē tur īsti nekas labs nebija. Jumts arī izskatījās bēdīgi. Iekšā bija pilns ar kaut kādām mantotām drēbēm, kaut kādām lietām, kuras neviens it kā nebija izmetis ārā. Varbūt kādreiz noderēs, bet viņas tajā mitrumā tur jau bija zaudējušas savu tādu kvalitāti. Un pagāja ilgs laiks, kamēr viss aizvedām uz izgāstuvi un izšķirojām, ko paturēt, ko nē. Un tad jau pavasarī aptuveni bija iztīrīta tā vieta pilnībā, atbrīvot no mēbelēm un tā kā sagatavot darbam ar pamatiem. Jo man vajadzēja atbrīvot visas tās sienas, un es gribēju atbrīvot patiesībā visu. Jo griezti arī drupa iekšā, tajās vietās, kur bija tecējis. Un līdz ar to sanāca diezgan pastrādāt. Šādi izskatījās tā kā augšējās telpas, vietas, kur bija tecēja jumts, bija izpūdējuši griestus un vēl nekārtība. Visur bija pēkļi un šī izolācija, kas īsti, es nezinu, vai vispār kaut kādu funkciju pildīja, bija izmētāta pa visurienu, noblietēta, un jā, te bija padomju laikos diezgan tā kā papostīts viss, kas bija tāds viegli izņemams, bija sadedzināts jau un atstāta tīra nekārtība. Kā arī 90. gados bija atstāts ļoti daudz mantojums. Tā nācās šo visu arī pamazām izšķirot, stīkls pie stīkliem, papīrs pie papīriem un plasmas pie plasmasa. Un kamēr to visu darīja, pagāja laiks, pagāja ziema, un tad jau pavasarī, vasarā pieķēros jau pie pamatiem. Par pamatiem es baigi neiedziļināšos, pāris bildes ielikšu. Pa pamatu taisīšanu ir atrodams, pirmie pāris video bija tā kā detalizētāki, pirmie 2, man liekas, tieši pa pamatu taisīšanu, kā es to taisīju. Un tad, jā, vienkārši copy paste un pamazām betonēju klāt. Te gan jāsaka, kad es betonēju pa daļām, iebetnēju vienu, tad es betonēju garāžā vienu, tad atkal mājai vienu, tad garāžai vienu veļņu taisīju, un tā man pagāja tas vasaras pirmie mēneši betonējot. Jo pati betonēšana varbūt nav tas trakākais, bet tīri rakšana, māla rakšana un tāda kā domāšana, kā to darīt, bija tas ilgākais. Kā arī laikapstākļi nebija tie labākie šogad. Man liekas, ka citas vasaras ir bijušas saulainākas un mazāk lietains par šo vasaru, jo lija ļoti bieži un nācās šo tranšeju diezgan bieži sūknēt ārā ar rokām, ar spaiņiem. Beigās arī iegādājos sūkņi, bet tas viss aizņem laiku un arī vēlmi strādāt pie šiem pamatiem un mājas. Bet, pa saulainākajām dienām iztaisīju tos vējņus un iebetonēju arī visas pārējās lietas. Šādi aptuveni, jā, tas process gāja. Nogruntēju betonu un tad arī nosiltināju ar XPS30. Tīri, lai cokols būtu ūdens drošāks, jo XPS strādā kā sava veida hidroizolācija arī. Un arī siltumizolācija, jā, kaut vai nav daudz, bet tāpat uzlabos to pamatu, man liekas, kalpošanas laiku.
Visu arī uzreiz centos noarmēt, jo man nepatīk, kad putuplasts stāv ilgi tā kā saules iedarbībā. Man liekas, viņš zaudēs savu šīs te īpašības. Tad, kad apnika pamatiem darboties, tad iekšā arī pasita apmetumu un pakārtoja, jo iekštelpas bija ļoti daudz arī darba. Un, ka jau viss bija tā kā vairāk atbrīvots no apmetuma apakšējās daļas, tad arī sākām šo bloku mūrēšanu. Aizgāja ātrāk nekā bija domājis. Domāju, ka būs sarežģītāk, bet kopumā bija vieglāk nekā bija domājis. Mēs stutējām uz koku stutēm šo visu māju, un tad tā kā betonējām, bet pārmūrējām šo apakšējo daļu līdz palodzēm. Pie reizes arī uzreiz ielikām visu šo te ģeomembrānu, hidroizolāciju horizontālo, un arī atstājām vietu priekšlietas notiks sistēmām, kas būs plānots nākamgad. Katru reizi sanāca pēc kaut kādiem darbiem tīrīt šīs vietas, jo visu laiku bija putekļi, tad no griezta jaukšanas, tad no sienu jaukšanām un tādām lietām. Sanāk, visu laiku nepārtraukti jākārto un jātīra šīs istabas. Nu, cik nu tīrīt, bet nu tā, lai nav jāsteigā pa būgrušiem. Un līdz gada beigām, izmūrējām visu, ko bijām plānojuši. Pat nebija plānojis šīs 2 istabas pabeigt viena gada laikā. Un pats pēdējais, ko esmu darījuši, ir griestu nojaukšana un materiāla atvešana priekš griestiem jaunajiem. Un tas aptuveni ir tas, ko paveikuši esam šogad saistībā ar māju. Vēl ir lietas pie garāžas, kā redzējāt, arī malkšķūnu esmu uzbūvējuši, un vēl visādas 100 citas dažādas darbiņas ir veikti. Tā kā diezgan produktīvs gads, bet cerams, ka šis gads būs vēl produktīvāks. Un tagad varam parunāt par izmaksām. Te esmu uztaisījis tādu kā tabulu ar aptuvenām izmaksām. Pilnīgi precīzi eiro pie eiro nebūs izmaksas, bet tāds 90% no visām izmaksām te noteikti ir uzskaitīts. Tieši pie mājas pamatiem, kas skaits. Tad cements aizgāja 28, 29 maisi kaut kur, iespējams drusku vairāk. Tas ir tikai tā provizoriski rēķinot, jo cementu es pirku paleti, un tad izmantoju viņu gan garāžu, gan mājas mūrēšanā un arī betonēšanā pamatu. Līdz ar to arī nācās piepirkt tos cementus ik pa laikam, kad braucām no pilsētas uz laukiem, tad arī atvedām pa 5, 6 maisiem cementa kā kur reizi. Līdz ar to tur netika tas tik akurāti skaitīts tas cements, bet varētu būt ap šo skaitli ap 177 eiro ties cements. Armatūras, tās jau man bija. Es ieliku vienkārši cenu, ko es tagad atradu internetā, kādas varētu būt tās izmaksas. Un stikla šķiets armatūru es pirku 100 metrus, bet izmantojot tur kādu pusrulli, mazāk par pusrulli, tad es ieliku arī aptuvenos tos skaitļus. 3,5 metri, tā kā 3 metri uz 1 metru, tā kā betonēšanas pamata. Savilcēja 10 eiro, kaut kur, es nezinu, cik tur 2-3 pakas aizgāja, varbūt vairāk. Šogad esmu nopircis jau tos metāla cilpiņus ar to instrumentu, ko savelk, izmēģināšu tās, kā tās ies. Tad teorētiski tās varētu būt pat lētāk un stingrāk. Bet tas jau pavasarī un vasarā jāskatās būs. Savilcēja, plasifikators arī aizgāja kā 10 litri, 2 5 litru kaniņas. Es viņas pat dabūju uz nocenojumu, bet es ierakstīju tās cenas tādas, kā es atradu internetā priekš tās markas plasifikatoru. Tad super plastifikators, tas ir tā kā dārgāks, un tā ir tā kā lateks emulsijas līme, ja pareizi atceros. Tad to es izmantoju, lai uztaisītu tādu kā masu sajaucot ar cementu kaut kādā 1:2 attiecībā. Uztaisīju, nosmērēju tās salaiduma vietas, kur ir jaunais ar veco betonu.
sajiet kopā kā ar armatūru, es beigās smērēju, un arī lieko izsmērēju uz akmeņiem. Teorētiski tas tā kā nodrošina to, ka ir labāks saķers starp jauno un veco betonu, lai nav tās augstās šuvas. Praktiski nezinu, neesmu testējis ne laboratorijā, ne praksē, vai tas palīdz, bet nu, es tā daru katram gadījumam. Jo beigās šī visa fona tas tik daudz neizmaksā. Viena paka ar XPS aizgāja. To es ļoti forši, kad man sanāca tieši visu izlikt, visas šīs 10 plāksnes. Un jā, kopā ir 7,5 kvadrātmetri. Un jā, tā cena 26 € aptuveni. Baka aizgāja kādi 4, jo es ar viņu gan līmēju, gan armēju. Bija nopircis vēl baku, bet nepaspēju noarmēt otro kārtu. Nezinu, vai tas ir obligāti. Bija doma tā darīt, bet nu, laiks nesanāca priekš tādām lietām. Un nākamgad centīšos līmēt ar putām. Pamēģināšu, kā tas strādā. Esmu nopircis to profesionālo putu līmu un arī to putu pistoli, tādu labāku no firmas. Jo ar tām lētajām putu pistolēm man nav bijusi laba pieredze. Tad armējamais ciets arī bija jau palicis pāri no citiem projektiem, bet ierēķināju to cenu, ko es atradu tagad internetā, kas ir 1 € kvadrātmetrā. Kvarca grunts, tas arī bija palicis mantojumā, paveca, bet es tāpat uzsmērēju, viņu nesamirdēju ne pēc kā pūš, ne pēc kā slikti, tā kā, jā, arī to nosmērēju. Ja nebūtu varbūt palicis mantojumā, neliktu tik daudz, bet, nu, es domāju, ka viņi būtu jāiztērē tāpat pirms ziemas, tāpēc arī uzklāju vairākās kārtās sanāca pat. Pirms līmēšanas, pēc līmēšanas, un jā, diezgan tagad pat stāv tīri tāpat baltu krāsu veido pamatiem. Tīri interesanti. Ruberoids, te mums tā kā Facebookā es skatījos to veikalu un parādījās tāds piedāvājums, kad pārdod brāķēto ruberīdu. Sazinājāmies un jā, tur viņam bija diezgan daudz tas ruberīds un nopirkām arī pāris rūļus, bet nu tīri pie šiem pamatiem izmantojām 2. Ģeomembrānu pirku arī to visu rullu, izmantoju tikai pusrulli, tad 14 kvadrātmetrus, 14 tekošos metrus arī tā var teikt. Un plēves hidroizolāciju, to es jau biju sākumā iegādājies, bet nu, nebija uzticības viņai, tāpēc lika dubultā ruberīdu. Bet man komentos teica, ka tas ir labāk, paskatījos internetā arī. Un tagad man ir pīrāgs ir tā bitumena līme, ruberoīds, un tad iet 2 kārtās šis te, tas speciālā plēve, kas ir paredzēta pamatiem. Bitumena šo te kaučuka līmes arī pirku ziemā. Man bija tāds plāns jau viņu tā kā šos darbus darīt šogad. Sanāca vēlāk, varbūt vasarā sāk darīt tos pamatdarbus, bet es jau ziemā biju gājis caur būvniecības veikalu un redzēju, ka tur nocenots stāv šie te tā kā ruberīda līmes, kaučuka bitumeni, kaut kādas tur cold glue sauc. Un viņas bija nocenots, jo termiņš beidzies, bet priekš manis tas nav nekāda problēma. Es paņēmu vienkārši uzsildīju tur uz plītiņas, un tad, jā, ārā uz plīts uzsildīju, un tad uzsmērēju, un ļoti labi strādā. Un tad ir grāns un šķembas, kuras arī tā ļoti provizoriski ir, nu, tā kā nemērīju, bet, nu, aptuveni 5 un 3 kubi varētu būt ar šķembām un grāntu, ko esmu iztērējis, kas veido arī šo ciparu. Un kopā bez darba, tīri tikai uz materiāliem, pamatos aiziet 508 €. Vai vēl varētu skaitīt 10% klāt ar rezervi, lai tur būtu vēl papildu materiālu, instrumentu nodilšana un vispārējais. Bet to varbūt citā tabulā atspoguļošu. Un tad cena par metru ir šie te 39 €, nu nopaļosim 40 € metrā. Bet tas ir tikai pamati. Te ir tāda tabula, kas ir tīri priekš sienām.
tad teikšu uzreiz, tas ir tikai tā, lai sienas nesagrūtu. Tas ir pati nesošā konstrukcija un, jā, un sablīvējums starp šīm te, starp to guļbaļķi un bloku. Tad izmantoja lodi keratenu blokus. Daudz komentos rakstīja, ka šie nav labi bloki, kad tu nožēlos, ka tu izmantos viņus, bet, nu, teorētiski pagaidām to es vēl neesmu nožēlojis. Nezinu, kā būs, kā viņa zīme pārcietīs, jā. Vai viņi tur nesasprāgās vai kā. Bet kāpēc es izvēlējos lodu blokus? Nu, tāpēc, ka tas ir latviešu materiāls. Varētu teikt, ka arī aerbloks tur tiek ražots Ogrē un fibroblokus varbūt Iecevā ražo, es īsti nezinu. Bet, nu, tās firmas ir Igauni. Un, nezinu, tas gabals, kas man būtu jāved tie gāzbetona bloki un keramzīta bloki ir lielāks nekā tas, kas būtu man jāved no loda ražotnes. Un es jau ilgu laiku esmu skatījies šiem blokiem, man viņi patīk. Esmu redzējis, ka viņus izmanto arī Vācijā un Austrijā, ka brauc tur, man liekas, tikai šos blokus izmantoja. Gāzbetonu tur es īsti neredzēju. Vai tas nozīmē, ka viņi labāk par to nezinu, bet viens no galvenajiem faktoriem bija arī cena. Ja šie bloki maksā 90 eiro kubā, tad gāzbetons maksā pēc 40 eiro kubā dārgāk, man liekas, cik esmu skatījies. Un keramzīts arī līdzīgi, keramzīta betona bloki. Līdz ar to arī nu, viņam ir labas īpašības. Nesspēja ir teorētiski lielāka nekā gāzbetonam. Arī ar to ūdens uzsūcis viņš ir līdzīgāks malas kokam nekā, pieņemsim, gāzbetons. Viņš ātri uzsūc un ātri atdod šis te ķieģelis. Ja gāzbetons, es nezinu, viņi tādi, man liekas, visu laiku man ir slapji, jo man ir arī ēkas, kuras ir bijušas pārmūrētas ar gāzbetonu. Viņas man liekas visu laiku mitras. Varbūt tas ir tikai man tāda pieredze bijusi, bet, nu, arī skatoties, klausoties raidījumu no pamatiem uz jumta, tur arī ieteica labāk izmantot kaut ko citu, nevis gāzbetonu. Nu, tāpēc arī izvēlējos šos blokus. Aizgāju kaut kur viena paleta, nu, pusotra paleta. Vienā paletē ir ap 1,3 kubi vai 1,4, īsti neatceros. Bet, nu, kopējais daudzums varētu būt ap 2 līdz 2,4 kubiem. Paņēmu, jā, to augstāko ciparu, kas man likās, un tad ieliku to kuba cenu, un tad sanāk šis skaitlis. Ja cements, nepateikšu, taisījām jau paši, līdz ar to tur ietaupījām diezgan daudz naudas. Jo pirms kādu laiku mūrējām garāžas sienu, un tad mēs pirkām šo te gatavo mūrjavu, un tur diezgan daudz patiesībā aizgāja tā mūrjava. Un tagad bijām nopirkuši šo sijāto granti un izmantojam to sijāto smilu. Taisījām mūrjavu. Un arī izmantojām brāķēto ruburīdu tīri virs šiem blokiem, tur, kur saskarās bloks ar koku, mazums kaut kādas vēl problēmas būs. Tad labāk ielikām ruburīdu, viņš ar smuki nosedz visas bloka augšu, un tad virsū šim ruburīdam likām kokšķiedes plātnes vati vai kokšķiedes plātnes, šīs zaļās, kas ir pagrīdes zemgrīdu tā kā izolācija. Un diezgan labi strādāja. Nolaidām māju, viņš tā piespieda, iegāja tajā kaķējumā iekšā šī vate. Un tā kā, manuprāt, uzlaboja šo te gaisa necaurlaidību, tā nevar teikt. Jebkurā gadījumā māja tiks tā kā taisīts karkas vēl viens apkārt un tā kā jauna fasāde vēdināmā un viss būs tur tā kā centīšos uztaisīt hermetiskāk. Bet priekš pagaidu varianta tas ir, man liekas, tīri ok. Būs labāka izolācija vismaz tagad. Bet tas nav baigi svarīgi pagaidām. Un plasifikators izgāja kā 2 litri. Te es izmantoju plasifikatoru Dampproof, lai vēl uzlabotu tā kā mitrumu. Un lai mitrums neiet tā kā augšā tiem blokiem, jo bloki diezgan labi vada šo mitrumu. Tāpēc, nu, dubults neplīst. Un, jā, viņam arī kā plasifikators
apfunkciju. Viņš padara to masu tādu kā, es nezinu, gaisīgāku, tādu treknāku. Kaļķi es neesmu līdz, varbūt nākamgad, šogad pamēģināšu. Un tad vēl nopirku šogad to saplāksni. Es jau biju līdz pēdējiem veidiem, ko es uztaisīju, biju tā kā izbesījies jau no tā, kad man tur jālīmē tie visi tie skapju dūris, kaut kas jādomā, jāliek, un tad viņas tur dažās vietās tā kā iziet ārā, izspiež un vēl visādas problēmas. Tad, jā, iegādājos vienu saplāksni, to melno mitru izturīgo. Ne bērza, bet papils. Bērs maksāja 2 dārgāk. Un priekš manām vajadzībām, es domāju, 21 mm papilu būs tīri ok. Laikam papilu. Un tad arī nopirku drenāžu cauruli. Te jāatzīst pēc komentiem, es to drenāžu cauruli nepareizi ieliku. Biju domājis savādāk liks, nesanāca, un tad es pārdomāju, ielikšu viņu citā vietā un aizpildīšu grāvu ciet, lai uztaisītu sev tādu normālu pagalmu. Un tad, jā, šis būtu tas, kas ir tieši par to, ko esmu filmējis. Te ir viens darbs, ko es vēl neesmu filmējis. Tas būs tā kā nākamajā video, jūs varēsiet redzēt. Centos saglabāt, tā kā paildzināt mūžu verandai. Tur bija valsts profila jumts no Latvijas laikiem. 30. gadi, 36., 30. Īsti nezinu. Vēl neesmu atradis pierādījumus, kurā gadā celts, bet ap to laiku visticamāk ir celts. Un, jā, viņš bija dažās vietās caurs, tur viņš ir labots tā kā lauku metodēm ar naglām piesists kaut kāds skārts virsū, un tur dažās vietās bija liela cauruma. Lielas caurumus visu bija aiztaisījis ar metāla plāksnītēm un silikonu, bet viņš tāpat vietām tecēja. Un izdomājām uzkausēt ruberoīdu pa virsu, un šogad uzkausējām tikai tā kā apakšklāju. Jo mums tur ar gāzes deglu bija problēmas un vēl visādas lietas. Nogruntēju un uzkausēju šo te ruberoīdu. Nākamgad kausēsim virsū arī virsklāju, bet nu pagaidām ir tikai brāķētais virsū. Un te ir tādas izmaksas, cik mums tas izmaksāja. Platībā aptuveni 16 kvadrātmetri. 14, 16, tā kaut kur. Jo, jā, forma nav parasts skantains, bet ar tādu, kā, nu, var teikt, Latvijas laika tā veranda. Ļoti skaista, man patīk. Un cerams, ka šādi es paildzināšu to mūžu šī verandai. Bet, nu jā, to jūs varēsiet redzēt nākamajā video, kas būs pēc kādas nedēļas 2. Un tad kopsavilkumā cena, ko es iztērēju, ir aptuveni 771 eiro. Tas ir, kas ir no tabulām, bet nu, patiesā cena varētu būt tuvāk 850-900 eiro. Un ko tas parāda kvadrātmetru cenā? Cik es skatījos, tad mājas jaunās mēra parasti kvadrātmetru cena ir tā, ko tā kā reklamē. Un jā, daudz man saka, ka nav jēga atjaunot māju, jaunu uzcelt lētāk, un es varu piekrist, varu nepiekrist. Ir lietas, kas ir lētāk jaunai uzcelt, un ir lietas, kas ir dārgāk jaunai uzcelt. Bet te es rādu savus, jo te savas cenas, savus izdevumus un arī pateikšu par darbu. Šī ir cena bez darba. 24 eiro kvadrātmetrā. Nu, kopīgā, jo man ir 35 kvadrātmetri, rupji rēķinot tai daļai, ko esmu izmūrējis un izbetonējis. Tad likšu tai istabai, tas ir tās izmaksas, kas izmaksās man. Bet es te neskaitu darbu. Darbs uz viena šī tekošā metra es rēķināju aptuveni 10 stundas. Iekļaujot mani vai tēta vai brāļa darbu kopā. Tas ir tās 10 stundas. Un tas ir, nu, pieņemsim 10 eiro stundā, kas būtu tāda, kā, man liekas, normāla alga. Lai gan būvniecībā meistari prasa vēl lielākas algas, un to es arī varu saprast. Bet, nu, pieņemsim 10 eiro, lai vienkāršāk rēķinātu.
tad man papildus izmaksā 1300 eiro darbs, un tad jau šī summa būtu pie 2500, nu, vismaz 2000 eiro. Un tad jau man tas cena kvadrātmetrā būtu uz 40-50 eiro vismaz. Līdz ar to, jā, es ietaupu tev uz savu darbu. Varbūt daudz teiks, bet tu pa to laiku varētu nopelnīt vairāk. Nu, es kā students, un es students strādāju, es nesaņemu tās algas, pa ko tā kā Facebookā runā cilvēki un meistari tur saka, ka 100 eiro neies dienā strādāt mazāk. Pagaidām es neesmu sasniedzis tādu līmeni, lai man tā maksātu. Un cerams, ka varbūt nākotnē kaut kas mainīsies. Bet, nu, šis ir tas, ko es ar savu ierobežoto budžetu un finansēm varu tā kā atļauties darīt. Pamazām, lēnām. Un man to māju, kā jau es daudziem rakstu, tie, kas saka, ka jānojauc un jānodedzina, es saku, ka man to māju nevajag tagad. Es viņu 10 gadu laikā plānoju tā kā tos pamats un jumts savas kārtībā. Tā kā tas ir tas mans mērķis, jumts, pamati, stienas, logi, nu tas ir tas 10 gadu laikā, ko es centīšos izdarīt, ievilkt apkuri, tā padarīt tā kā viņu komfortabli dzīvot. Tā kā pilsētnieks, lai varētu dzīvot laukos, kā es. Jā. Nu, šis ir tā mana kopīgā summa. Daudz maz varat paši spriest. Ceru, ka ar šo video varbūt kādam palīdzēja saprast, vai ir jēga atjaunot lauku māju vai nav. Mēģināt var vienmēr. Un šīs tās manas izmaksas pamatiem un sienas atjaunošana līdz palodzēm. Un tas ir 13 metri, var pateikt. Tad varat izdalīt uz 13 un dabūt tā 1 metru cenu. Un arī rēķināties ar tām 10 stundām, kas man aizgāja. Varbūt jums ātrāk ies, lēnāk. Viss atkarīgs vai ņemsiet tehniku vai kādu jums zem, un kā paša rocība ir, cik labi mākat strādāt. Noslēgumā es gribu parādīt, kā izskatījās pirms būvniecības sākšanas šī ēka. Un kāpēc es tomēr klāt papildus centimetrus un izņemt tikai cokli, rakt visus pamats ārā un tad iebetonēt tikai 20 centimetrus. Vajadzīgi. Un jā, verādā es jau biju domājis tā darīt, izņemt ārā visu, izrakt ārā, izveidot veidu un ieliet 20 centimetrus kā vajag. Bet darot šo darbu, es sapratu, ka tas ir diezgan grūts darbs. Man pat vēl nebija tik liela akmeņa iekšā, kā izrādījās bija mājā, bet tāpatās tas bija laikietilpīgi izrakt šos visus plienakmeņus ārā. Jūs varēsiet video tālāk to redzēt, kad tur diezgan dziļi iet viņi. Un šis bija vienīgais pamats, ko es ielēju tādā stilā, kādu es biju iedomājies pavasara sākumā, gada sākumā, kad liešu tikai tik, cik man ir vajadzīgs. Pašreiz man pamati ir 35-40 cm biezumā kaut kurā vietā. Tas ir cokola daļa. Apakšā viņi ir aptuveni tikpat liela. Es nezinu, cik tie akmeņi iet sāniem vai nē, jo atraku tikai vienu akmeņu daļu priekšējo, aizmuguri neesmu racis vaļā. Bet nu šī tā aptuveni tāda situācija, kā varētu izskatīties tie pamati.
svarīgākais faktors bija tas, kad šajā daļā verandā man jau te bija tā kā nostiprināta visa augša. Man nekas uz galvas nevarēja baigi uzkrist, un viņš viss bija ļoti tā kā stabils. Un tā veranda pat nav smaga, un nekas baigi neatbalstās uz viņu. Līdz ar to es varēju mierīgi kaut cik ērti izrakt, salīdzinoši ērti izrakt šos akmeņus ārā. Kas man nebūtu tāda iespēja man nebija pieejama atjaunojot galvenos mājas pamats, jo tur es baidījos ņemt ārā sienas, pirms es nebiju iebetonējis pamats, jo man nebija, kur viņas stutēt. Es zinu, ka ir iespējas kaut kādas stutēt, protams, ir, bet es negribēju baigi tās tā riskēt, vai otrādi, nezinu. Negribēju tā stutēt māju, līdz ar to es izdarīju, ka es vispirms iebetonēju, un tad es atstutēju māju. Bet, visā visumā esmu priecīgs par to, cik gadā ir izdarīts. Paldies par jūsu atsaucību, ka jūs skaties manas video, dodat jaunas idejas un arī motivējat darīt tālāk. Un paldies jums, un te jau tiekamies jau šajā gadā, jau nākamajos video un projektos.